Rudens ir īstais laiks, lai sagatavotos kārtīgam Harija Potera filmu maratonām. Un visas šīs filmas ir pieejamas HBO Max pie Go3. Un tad iesim noskaidrot par bites kolēģiem, kurai mājai tie pieder vairāk. Vai Gryffindoram, vai Slīdenim. Dodamies! Man laikam patīk tas Gryffindors, bet man liekas bēdās ir Slīdenī, tā kā lai iet tur. Es arī bitē kā rebels esmu. Ravenclaw, latviski laikam Kraukļnaks. Es būtu Kraukļnagā, jo, kad es spēlēju to jauno spēlīti, mani šķirmece ielika Kraukļnagā. Es ceru, ka Gryffindorā, bet liela iespēja, ka Slytherin. Es jau gribētu teikt Gryffindorā, bet man liekas, ka neskapēc kaut kas notika misēks, un es būtu Slīdenī, tur vispār nebūtu varianti. Bet es gribētu būt Gryffindorā. Gryffindorā, protams. Slīdenī, jo es bišķi ļauns esmu, bišķi. Es būtu kopā ar Hariju Poteru Gryffindorā, jā. Mans mīļākais tēls viennozīmīgi ir Strups. Kā sauc mazo elfiņu? Dobijs, jā, Dobijs ir brīvs elfs. Dumidārs. Freds un Džordžs, Weasley. Viņi piedod tādu dzīvīgumu tām visām tām filmām. Dažreiz, kad ir nedaudz par nopietnu, tad viņi tomēr atgādina, ka tā ir tāda bērnu filma. Rons Weasleys ir mans mīļākais tēls. Viņam ir viņa humors un filmā viss neveiklais, kas notiek ar viņu, tāpēc es varētu tā relētot dzīvē. Nav tāds mīļākais tēls. Kad bija mazs, patika Hermione gan jau. Rons Weasleys. Tāpēc, ka Rons ir krustžēks. Viņš ir foršs. Lielais onkulis. Hagrids. Wingardium Leviosa, Leviosa, not Leviosar. Jā, stulbumu. Es atceros, bet diemžēl tā ir viena no 3 burvestībām, kuras ir nepiedodams. Tā kā es viņu pateikšu, man aizdīs uz Azkabanu, tā kā es labāk neteikšu. Mēs labāk patīk latviskais tulkojums tukšroku džimpiņu. Tas, man liekas, cepums tam, kurš to ir izdomājis. Vai burvestība, es nezinu, tur bija kaut kas, ka viņi lidināja visu gaisā, kaut kāds Liriosa vai kaut kas tam līdzīgs. Tas vienīgais, ko es atceros. Es zinu šitādi. Hey Siri, Lumos. Jā, tukšroku džimpiņu. Atņem ieroci, telefonu jums. Leviosa, kaut kas tāds.